Vai uzminēsiet šī sižeta šķirni? Savā dzimtajā Vācijā, Veimāras pilsētā, kādreiz to romantiski dēvēja par sudraba spoku un arī aristokrātu suni. Droši vien vadoties pēc specifiskās elegantās ārienes. Jā, tas viss ir par vienu un to pašu suni. Iepazīstieties, veimārietis! Sudraba krāsas suņu šķirnei ir sena un romantiska vēsture. Tā aizsākās 19. gadsimta sākumā un kā vienu no šķirnes pamatlicējiem un selekcionāriem piemin pašu Veimāras hercogu Karlu Augustu. Sākotnēji skaistie suņi tika izmantoti lielu dzīvnieku medībām, taču tiem pamazām izzūdot veimārietis kļuvis par sīku zvēru un putnu mednieku. Irinas un Aleksandra mīlestība pret veimāriešiem sākās pirms 7 gadiem. Šķirnes pazinēji atzīst, protams, pirmais, kas uzrunā cilvēkus, ir elegantais skaistums. Taču galvenais ir spēcīgais mednieka instinkts, un pierast pie tā sākumā nav viegli. Mūsu 3 suņi mums salauzā durvis, tā kā tas bija trakākais droši vien. Kā no meža kaut ko atnest, tas ir normāli. No sākumā, tur 7 gadus atpakaļ, man liekas, ka tas bija šoks vienkārši. Tagad jau, kas tur ir, putns, ok, labi. Mums viens no kucinēm atrādīs to maziņu putniņu, jau nomirušu, un viņš atnesa mums. Tagad viņam ir 7 nedēļas, tā kā viņi jau kā mednieki. Mūsdienās veimārietis biežāk ir sastopams kā suns kompanjons, kaut gan medību instinkts tam joprojām ir ļoti izteikts. No sava saimnieka tas prasīs daudz uzmanības, laika un aktivitātes. Šis mīlulītis noteikti nav piemērots tiem, kam patīk mierīgi baudīt vakarus. Šī opcija ar veimārieti izdosies tikai tad, ja suns un saimnieks kopā darbosies vairākas stundas dienā. Super! Kaut kāda stunda no rīta bez pavadas, droši vien kaut kāda mežā. Tad viņš gulēs arī kaut kādas 2 stundas vakarā, bet arī labāk būtu, ja būtu kaut kādas vēl treniņi droši vien, jo, piemēram, ar kinologu. Jā, ar veimārieti būs jānodarbojas. Vai tā būs paklausība, vai putnu suņiem piemērotie medību treniņi, vai kanikross. Šīs šķirnes suņiem ir jāstrādā. Parasti viņi ir diezgan apķērīgi un viegli apmācāmi, bet dažkārt var izrādīt arī spītību. Ja viņš negribēs, tur jādomā, ko darīt ar viņu. Jo ir tāda situācija, ka kāpēc man tas ir vajadzīgs? Varbūt man tas vispār nevajadzīgs. Ko tu man dos? Tā kā arī cilvēkam jābūt tādām raksturu. Jo kaut kādam maigam cilvēkam būs grūti, jo viņi visu laiku cenšas būt nedaudz augstāk nekā tu. Šāda veida uzkundzēšanās ir raksturīga arī daudzām citām suņu šķirnēm, un arī veimāriešu gadījumā topošajam saimniekam ar šādu uzvedības niansi noteikti ir jārēķinās. Kā daudzi medību suņi, sudraba skaistuļi var būt diezgan ietiepīgi. Taču tas notiek, ja sunim ir garlaicīgi vai viņa patiesās vajadzības netiek izprastas. Jāatceras arī tas, ka nenodarbināts veimārietis var būt ļoti destruktīvs. Arī kucēna vecumā aiz mīlīgām actiņām slēpjas īsts tornado. Piemēram, ar kucinim no 4–5 mēnešiem tas ir dinozaurs. Viņš ir ļoti enerģisks, viņš demontē visu māju, darzu un tā tālāk. Un tas ir, ja cilvēks nav pārāk aktīvs, tas ir problēma. Veimārieši ir diezgan emocionāli suņi. Tiem patīk izrādīt emocijas, un visbiežāk tas ir prieks un sajūsma. Suns to izrāda ar skaļu riešanu, aktīvām kustībām. Suņa uzvedība pēc pastāvīga cieša kontakta var būt pat ļoti uzbāzīga. Arī tas jāņem vērā, iegādājoties veimārieti. Savukārt, pastaigu laikā suns gluži pretēji, pazūd savās darīšanās un var būt grūti sasaucams. Veimārieši, tīpaši kuces, viņi visu laiku meklē. Viņi neies ar tevi blakus. Tu zini kaut kur, piemēram, kaut kur tur viņš ir, bet viņi visu laiku to meklē, kaut kādu dzīvnieku, kaut kādu putnu un tā tālāk. Kopumā veimāriešiem ir laba veselība.
Atbildīgi audzētāji saviem suņiem veic nepieciešamās veselības pārbaudes, pārojot tikai veselus šķirnes pārstāvjus. Līdz ar to būtiski samazinās, piemēram, displāzijas riski. Lielākais izaicinājums ar veimārieti ir laika veltīšana daudzu gadu garumā un medību instinktu pieņemšana. Un, ja tiešām esat tam gatavi, veimārietis var būt lieliska izvēle. Zilas acis un krāsa, un mēs gribam tādu kucēnu, jā, tā ir. Bet pēc tam ir realitāte, ka viņi ir aktīvi, ka tomēr ļoti daudz cilvēkiem ir grūti ar tiem suņiem. Vissvarīgākais ar veimārieti tas ir tomēr aktivitāte. Viņi ir pārāk aktīvi.